Un tās sarunas, kas ir, viņas kādreiz arī ievirza tālāk kādus citus vecāku jautājumus. Un arī vecāki, tad, kad viņi nāk runāt par sevi, viņi jūtās daudz brīvāki. Un tā kā mēs skrīnējam šobrīd no 40 gadu vecuma cukurdiabētu, ik 3 gadus mums būtu glikēmija jāpārbauda cilvēkiem. Bet es piekrītu, ka tas viss būtu arī mūsu sabiedrībai, cilvēkiem jāzina vairāk. Tāpat tās ik 5 gadus mēs skrīnējam šo holesterīnu skaitļus un spiedienus, jeb tā saucamo sirds asinsvadu risku, 40, 45, 50 un tā tālāk uz priekšu. Tā es domāju, ka šī seksuālā veselības jautājums un tīri šis simptoms erektīlā disfunkcija, ka būtu ārkārtīgi svarīgi viņu inkorporēt visā šajā sistēmā tikpat tā fizioloģiski un parasti kā vispārējie cilvēku veselības simptomi, kas ir. Jo šobrīd jau mēs zinām, ka ir arī pieejama ārstēšana tam. Protams, ka mums kā ārstiem ir jāzina, ka to var izmantot, nevar izmantot. Un es domāju, tas ļoti būtiskais jautājums ir savietojamība ar nitrātiem vai kādās tur situācijās, kad noteikti tas nav nozīmējams pēc kardioloģiskām intervencēm. Bet būtībā ārstēšana jau ir. Nav jau tā, ka ja mēs noskaidrojam cēloņus. Protams, ka nosakot precīzi diagnozi, mēs tiekam pie pareizas ārstēšanas. Un ja ārstēšana nedod rezultātu, tad vai nav pareiza ārstēšana vai nav pareiza diagnoze. Tas tā kā ir pamats. Un savukārt par to pašu dzīves kvalitāti vēl pirms iespēja no ārstēšanas gribēju piebilst, ka mēs nesen profesoru kopā lasījām lekciju, un viņš stāstīja par to, ka mums būtībā problēma ir, cik tā viņa plaša ir. Plaša ir ļoti, jo 80 plus cilvēku skaits pēdējos 5 vai 10 gados ir būtiski pieaudzis. 2 reizes. 2 reizes, jā, un būtībā tā ļoti liela cilvēku skaits, kas joprojām to ir, kā saka, mūsu vidū un aktīvi dzīvo. Tā pašā laikā mēs zinām par to statistiku, Eurostat datus par to, ka Latvijā vīrieši dzīvo 9 gadus mazāk kā sievietes un apmēram 10 gadu mazāk kā vīrieši Austrijā. Un savukārt arī dzīves kvalitātes viņiem pazūd ātrāk. Tad šeit noteikti būtu daudz ko darīt un runāt, un man liekas, ka šis ir tiešām brīnišķīgs formāts. Tā kā Robert profesori par to skaitu, es kaut kā neatceros tos ciparu, bet tie man ļoti toreiz iespaidoja. Tu absolūti precīzi, nenormāli izmainies vispār. Man tie pacienti pašreiz ir tie, kas nāk pie mums, pie jums noteikti. Kāpēc viņas... Es vēl pat atceros to Saeimas apakškomisijas, veselības komisijas sēdi pagājušā otrdienā, ka mēs apskatījām visu sākot ar tiem bērniem, jo īstenībā, ja es drīkstēšu atgriezīšos par to bērnu, tām lietām, un tas ir ļoti interesants jūsu komentārs un arī tas, ko mēs darījām. Bet tas, ko profesors teica, tagad ir tiešām vienkārši mūsu pašreiz tie pacienti, tas, ko es vairāk arī piedalos saistībā ar vēstuļu implantāciju, caur kāju un tādām. Mums tie pacienti ir no 80 līdz 100 gadiem, un, teiksim, 85 gadu vairs vispār neviens neuztraucās. Tad mūsu laikā, kad mēs strādājam kopā stradiņos, un pieņemsim sirds operāciju, lielā sirds operācija, kur tu 60 gadu, ko jūs trakasiet, to taču neviens, un tu jau gāja gandrīz kā uz nošaušanu. Tagad mums ir viņi parasti konvenciālas operācijas, kas, protams, ir pilnīgi citas kvalitātes, un vēl kaut ko 82, 83 gadīgi vai 85, un pat vēl vairāk vispār par to nediskutē, nerunājot par mazinvazīvām vai ne, tām lietām.